Uzvara, kā runājām, kāds sajūtas? Perfekts sajūtas, tiešām. It sevišķi Sašam bija pēdējā spēle, un pagājušajā nedēļā mēs viņam zaudējām, tā kā es zināju, ka man vajadzēja atriepties šonedēļ. Vai Genādijs pirms spēles, kamēr jūs iesildījāties, nemēģināja jūs uzspirkt? Īstenībā nē, viņš pat mazliet samailom ar Gustavu čakarēju galvu. Kādā veidā? Es nezinu, viņš tur kaut ko viņiem teica. Es nesapratu, ko, bet kaut ko viņš tur viņiem stāstīja. Kurš labāk šodien spēlēja, tu vai Mārtiņš? Es teiktu, ka Mārtiņš paņēma aizsardzības pareizajos brīžos, tā kā es šodien dodu Mārtiņam to godu. Mārtiņam. Tu savu medaļu atdot arī Mārtiņam? Nē. Kas ir ar to piedestālu? Šampānietis negaršo, šampānieša duša nepatīk? Man bija apsolīti visi krekli bērniem. Es jau nevaru viņus uz šampanieti apliet. Ko mazgadīgajiem dos ar šampanieti kreklus, bet tā īstenībā man tie piedestāli tā ir baigi forši, bet šampanietis man kaut kā nepatīk, bet samtais lipīgs, tev augsts ir un tā tālāk. Bet kaut kādos lielākos, varbūt čempionātos var paņemt to šampanieti. Saki, vai uz sacensībām vienmēr tev ir līdzi maisiņš ar krekliem, ko izdalīt pēc tam? Īstenībā nē, vienkārši šajā turnīrā jau iepriekšējās dienās visi bērni baigi jautāja. Es sapratu, ka man mājās ir pilns skapis ar tiem krekliem, un kur vēl labāk, ja kā latviešu bērniem viņus izdalīt. Tā kā šodien paņēmu, ieliku mašīnā un gaidīju pēdējo spēli, lai varētu izdalīt. Ļoti forši, man liekas, nereāli krūta ideja tiešām, kad daudzi arī atbalstīja jūs šodien. Saki, kur tālāk, kas nākošais? Kur ir nākošās sacensības, kur mēs tevi varam redzēt? Nākamā nedēļa mums ir nācija kauss. Nācija kauss. Tur, kur spēlēt kā divas latviešu komandas, kā viena komanda, un mēs tā kā mēģināsim tikt uz fināla kārtu. Okay. Un fināla kārtā varēs dabūt vietas pasaules čempionātā. Tas ir nākamais turnīrs, bet pēc tam jau ir Salkrasta kokteils mīļais. Pēc Jāņiem? Jā, pēc Jāņiem uzreiz. Tad tiekamies Salkrasta kokteilī? Tiekamies Salkrasta kokteilī.